Šodien mēs vācam liepziedu tēju. Liepziedu tēja ir ļoti labi pret augstēšanos un vienkārši veselīga ikdienā veselības nostiprināšanai. Ļoti garšīga tēja un varētu teikt pat ļoti slavena tēja. Es vācu tikai ziediņus. Citi vāca šādi ar visām tām ziedu lapiņām. Var jau vākt arī tā, bet tad viņa ir tāda nedaudz gluma. Labāk ir vākt tikai ziediņus. Šādi, ja? Un tad liekam maisiņā. Par rokai ir jābūt, uz rokas jābūt maisiņam. Tādam maisiņam, ja? Paņemam tādu maisiņu rokās, ja? Lai ir ērti, paņemam tā rokā. Ar vienu roku vācam un ar otru turam maisiņu un liekam maisiņā. Lūk šādi. Un lasam, kamēr maisiņš ir pilns. Tā, ja? Jālasa. Un tēja pēc tam ir jāžāvē sausā vietā. Nedrīkst būt mitrumā. Citādi viņa sapelēs. Sausā vietā jāžāvē un tādā plānā kārtiņā, kādā kastītē jāieliek. Nedrīkst likt uz avīžu papīra, jāliek uz balta papīra. Citādi avīžu papīrs uzsūc no tējas to mitrumu un izdala tādas kaitīgas vielas, jo avīžu papīrs satura tipogrāfijas krāsu. Nu, lūk, un ziemā jums būs garšīga un laba tēja veselīga.